Ja, piemēram, cilvēks ir, labi, ok, ne šodien, bet kādus pāris gadsimtus atpakaļ piedzimis Amerikā, ja? Ja viņš ir no galvas līdz papēžiem indiāns, ja? Tad viņš vienkārši nevar zināt, ka ir bijis tāds Jēzus un nevar zināt, principā, neko no tā, ko mēs zinām šeit savukārt, ja? Un mēs nezinām, ko viņš zina. Bet tāpat laikā, ja viņš tic labajam, Un dara labo. Tieši tā, tad viņš ir tieši tāds pats ticīgais kā es. Un jebkurš no mums, kas domā labu. Ja? Kas viennozīmīgi nav mūsējie. Tie ir tie, kas, teiksim, piekopja tos kultus, kas ir ar mīnuszīmi. Ja? Un starp citu, tie ir arī ateisti. Lai gan ateisti arī, savā ziņā viņiem man neko nevar pārmest. Viņi vienkārši uzskata, ka pēc nāves nekas nav. Ja? Bet visdrīzāk jau tie, kas ļaunu grib. Ja? Es gan teiktu tā, ateisti ok, bet komunisti nē. Komunisms ir tā reliģija, kas nīdē ārā visu, ieskaitot saknes un beidzot ar galotnēm. Ja? Jā, es vienkāršajiem klausītājiem arī gribēju pateikt uzreiz reālu piemēru, ja? Ka mēs runājam šeit ne par filozofiju, bet to, ka reālā situācijā, pieņemsim, ienāk komunisms, viņš tev paziņo, tā ir viņa reliģija, bet viņš to par reliģiju nesauc, un vienkārši trešdaļu Latvijas izved verdzībā. Lūk, par to mēs runājam. Būtībā jau šeit arī ir tas, ko tu iepriekš teici, ka tā reliģija tiek izmantota kā aizsaks. Kā iegans. Neba jau komunismu vārdā tas tika darīts, bet neba jau komunismu labā. Tas jau bija, tā teikt, viņu baudas realizācijas instruments. Ja? Un es domāju, tur jābūt vienkārši sadistam, lai kaut ko tādu izpildītu, kādu... Un daudz taču bija tikai atļauj, ja? Tikai sāc runāt, ja, par to, ka tas lūk nav pareizais, ja? Tas lūk jāved uz Sibīriju, un uzreiz atrodās argumenti. Garā vāji cilvēki, kuriem iedod varu, bieži vien tā beidz. Kā senos laikos, kad bija inkvizīcija, vai ne? Tikai atļauj uz kādu izgāzt dusmas uzreiz, ja? Vars. Tie, kas ir panākuši savu es ar spēku, ar iekšējo spēku un kaut vai fizisko, ja, bet savā dzīvē, ja, un ar savu līniju, tie ir pilnīgi citas kategorijas būtnes.